Labdien! Mani sauc Pauls Cimrots. Es esmu atgriezies pēc ilga atvaļinājuma, kā jau vasarā tas piekdienās. Un piekdienās arī viss tikai sākās vienmēr dzīve. Pirmdienās viss apstājās. Mēs esam klāt šeit, lai parunātu par to un tā. Labdien! 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 Sveicināti visiem. Sāksim uzreiz bez nekādiem ļur un čau. Karoči, mums beidzot ir skaņas karta. Atnāca viņa beidzot. Beidzot atnāca. Bet kā jau jūs atceraties, ka es jums stāstīju pusotru gadu atpakaļ, mums karoči bija tāda sāga ar to, kad mēs pasūtījām viņu no Latvijas internetu veikalu X un viņi neatnāca. Un tad... Nahu X, bļed, mēs varam taču nodirst viņus. Cik ilgi viņi bļed nāca? Jā, fuck it, karoči tīs tur. Nē, ja nu mēs gribam viņus tā kā sponsors dabūt, nedrīkst nodirst. Baigi labie, bļed, pizdā. Ahujēni. Un, karoči, mums viņa prigls bija tāds, mums viņa, mēs sazinājāmies, un viņi pateica, ka tā kā fuck it, un tad mēs pasūtījām no Vācijas, un... Deutschland. Un tad mums atnāca no Vācijas, literally kaut kāds, man liekas, nedēļas laikā. Un tad mēs ar to tādu rītīgi laimīgi tādu uztaisam, jo rītīgo tādu vai meetup vakarā, ķipa unboxos, tur līdās činīs augšā lielos setups, ķipa visu. Jā, mēs tā iebraucām, ķipa parking lotā pēc ziņšas, tā kā, viss tā kā kārtīgā meetupā, ķipa bija. Pēc ziņš, jā. Muzoniņu uzlikām. Jā. Un huj! Pičīči. Un huj! Jā, un tad beigās pusnakt viņu bakstījām, sapratām, ka viņi huņa nedara tam, kas mums ir nepieciešams. Bļēdis. Ir kaut pilnīgi tā kā, izrādās, ka mums bija jāver vaļā tā kā štātena instrukcija un kaut kādas schēmas jāpēt, kā, kas ir fiziski iekšā hardwirots, lai saprastu, vai tas mums derēs vai nē. Protams, ka mēs to neizdarījām. Un jā, neko aizsūtījām apakaļ. Un tad nācās sūtīt vēl vienu. Jā, un tur tas, ka hardwirots vienkārši tā nav nekāds flexibilities. Principā tā sajūta man bišķi negādināja, tā kā, Viļānos kādreiz ganos gāja, ķipā. Un tur bija tā, ka, govs tādas atstāja mīnas uz lauku, ķipā, un tad tu tā kā saule spīd pa dienu, un tad tā kā viņi apalk bišķiņi tādu pāri, tā kā, tādu apalku, ķipā, un tā forša zara tā kā pabakstīt, un tur apakšā vēl tāds ir bišķiņi tāds, šķidrāks varbūt tās. Ķipa safe, bet nav safe. Jā, tas man atgādināja, ka tu bakst tādu sūdu vienkārši, un ķipā nebija laba pieredze. Eklēriņš. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc varbūt pāris dienas ilgāk, maksimums dažas dienas ilgāk aizņēma nākamo epizodu mums ierakstīt. Bet, jūs esat nocietušies. Jūs jau man tūkstošiem jau prasījāt, kuri palikusi lustīgi atskurtu. Mums bija nelielas tehniskas problēmas. Ir īstā karte, skaņas karte, jā? Jā. Īstā simkarte, īstā skaņas karte. Un kaut kas ir šis tas noticies par to laiku, kamēr mēs bijām prom. Man pa šito laiku tikai veselais saprāts prasīja epizodi un ierakstīt. Tā. Bet redzi, labs nāk ar gaidīšanu un ir atnācis. Un, mēs tādi nedaudz tādi kokaini varbūt. Netik daudz ir mieži iesals varbūt, ka uzņemts arī. Bet ko lai saka, ar ko mēs varam sākt? Mēs varam sākt varbūt ar... saki, tad spraucies. Varbūt Alis var paturpināt to storiju par... replacement skaņas kartu un ķipā, kas ar to viss notiekās. Uzreiz bija tā kā tā bijis, un tad atkal vienā ķipā pasākumā varbūt... Atkal sūtīja apakaļ, bļa. Nē. Vēl nav aizsūtīt apakaļ, bet te būs jāstāst, kā tad būs. Jā, karoči, bija tāds pasākums Summer Sounds, tur uzstājamies, tā kā, mēs arī izmantojam to pašu skaņas kartu, tā kā, lai uzstātos, jo, tur baigi forši visu samanedžot, viss tieši tas, kas mums nepieciešams. Tās bija tās vasaras skaņas, ko tu minēji, iespējams, jā? Jā, principā bija tā, ka es tur vakar diskusēju ar savu ļoti tuvu cilvēku par to, ka es nekad neesmu Liepājā līdz šim uzstājies. Un tad es aizmirstu, ka Samarītī uzstājos. Jo ķipā tur bija kaut kāda runa par to, ka kuras putnu varās ciet or something. Ka varētu tā kā varbūt tās arī tur aizēt tā kā to pēdējo reizi. Būs labi. Un ķipā tā kā, es nezinu, kaut kā, izkrit no prāta, es nezinu. Man likās, ka tas nav tikai Liepājas ekskluzīvi, tā kā pasākums, jo tur tomēr no Latvijas sabrauc. No visas pasaules. Čoka atpaldi no Zviedrijas pāri. Tur jau redzēju, taču šādas laivas bija krastā, bet kas tev tur notikās, to skaņas, kad kaut huiņa bija arī, jā, tev tur? Samarītī, karoči, viss bija ok. Samarītī bija nice, bet
Nu, un tad bija tāds nākošajā weekendā tāds festivāls kā Aizputs pilsētas. Vēl grandiozāks. Vēl iespaidīgāks. Bija lit? Galīgi lit. Nu, kas tur bija? Nu, tur bija tā, ka taisam soundcheck un vienkārši neiet. Nē, ķipi iet un vienkārši nokatojās viss. Nu, savu to free trial, bļaļ, izmantoja reku un viss, tipā, sūta naudiņu, bļaļ. Jep, un jā, es tur gan arī papis savu veselo saprātu, jo vienkārši ģipa neskan, bet vajadzētu skanēt. Es visu tā kā esmu salicis, ģipa, kā būtu jāskan, kā būtu jāiet. Un nav vienkārši. Un nav. Beigās vienkārši izrauju no komas skaņas kartes, iespraužu apakaļ, aiziet. Man tāds, bļā, un es vienkārši tur visus iespējamos settings izkruķīju tikko, cik vienkārši varēja. Nu, bet tu nezināji, ka pats pirmais, pats galvenā mehāniķa viss ir paņem vienkārši norestartē, ieslēdz vienkārši. Čist, tāds koncīs soundchecks, tā kā zvanu uz kaut kādu, nezinu, fokusraiču to tad, ķipa to dienas talru un tāds, Neiet, ko darīt? Viņi tādi, vai tu esi paprāvis, izrauts tā kā un iespraužt apakaļ? Tas ir. Un tāds, Zin kā, jā, šitādi te būsim 50 eiro, bļa. Zin kā, mēs at one point mēs bijām tik, tā kā desperate, ķipa, kad mēs provējām to variantu, ka moškā vadu otrādāk, ja iesprauž. Kaut gan viņš ir tā kā no abām pusēm. Ķipa griež vienkārši. Yeah, tas līdzīgi tā kā kaut kādam darbu kompim, tev ir kaut kādas, tā kā neiet tās progas, kam tur būtu jāiet, un tad tev ir tas supports, ķipa, ar ko tev jāsazinās. Un tu sazinies tā kā un saka, man neiet tas un tas, kā lai to izdarīšu tā, labi, tūlīt pieslēgšos. Un viņš pieslēdzās, un tur redz caur to TeamView, kā viņš pats raksta Google, ķipa, how to, ķipa, to pašu, ko tu viņam prasīji, viņš tāds pagaist tūlīt, tāds, jā, es jau nebiju iedomājies, ķipa, pats ierakstīt Google vispirms. Nu, apmēram tāds. Tas ir izdzīves. Tā mums ir gadījies, bet tāda hakermani. Tāpēc vienmēr pamēģini no sākuma vienkāršāko ceļu. Un viss, kas tev tur ir. Un beigās viss tev tur aizgāja, jā, un kāds bija konts, viss tur nomačīja. Beigās samainījām kabeli, pielikām uz iPhone ordinālo kabeli vienkārši klāt un viss sevi. Nē, tur bija īsumā bišķi tā kā diskusija, tāpēc, kad mēs sākām tā kā, pirms mums bija DJs augsts, tā kā fujeks tāds. Neatklāsim patieso identitāti, bet šautauts, protams, viņam saprot. Un viņš bija pie pults, un viņš tā kā iedeva tādu, īsumā tā kā vērtīgi tādu, tā kā, nautu ķipa. Ķipa nebrauc tas apis tehnika vienkārši. Vienkārši mēs tā kā pārāk heavy muzonu taisam, ķipa tur baigi bass, tā kā heavy, ķipa, un tas viss. Un tas stage, tā kā viņš bija tā kā piekabas uzlikts, un viss tā kā šeikojās baigi, un tad tas kompīts arī bija uzlikts tādiem ratiņiem kaut kādiem, blē, ķipa, un jā, tur vienkārši katru tādu beisiņu, kikiņu, vienkārši tur viss šeikojās. Līdz ar to tā kā mums bija tā teorija, ka varbūt tas vada connections, tā kā, čakarējās tās vibrācijas. Un tad pa lielām, jā, tur Alvis paņēma to iPhone vadu, tā kā pielika, un mēs vēl tāds, tā kā, apakšā palikām, ķipa, lai mīkstini bišķi to situāciju, tā kā, teiksim, tu iztēlojies, ja tu būtu princesi uz zirņu, tev saliek 12 matraču apakšā. Nu jā. Yeah. Un salikā cik 11? 11. Es vienkārši domāju, ka jūs sakat, ka pārāk heavy to muzonu, tā esat, kā vecs cilvēki kaut kādu, ka paskaļu mūziku, tas sabāž vatā. Nē, vismaz viņiem. Es domāju, jūs to kabeli, ietināt vatē un tad iespraudām, tad, aizgāju. Nē, nekādas batons osī nespraudām. Bet, vienkārši, man liekas, no vienas puses nav sūdīgi. Parasti veciem cilvēkiem problēma tā, ka viņiem jāuzgriež bišķiņ tas dzirdes aparātiņš. Ja mēs taisam jau heavy tādu muzonu skaļu, viss kārtībā. Jā, mēs viņam tā kā pretīm nākam, ja viņam mazāk jādara dzīvītē. Tas nozīmē, ka S6 fani varēs bez dzirdes aparātiem tā kā klausīties mūsu muzonu. Es viņam ātrāk vajadzēs jau kādos 50 gados viņas nesot. Bet tur bija aizstē, viss bija, cilvēki bija, viss tur notikās, viss, jā, bija patika. Kā ir, tu, cik zini, jā, no aizputs. Kāds bija sajūts, kāds bija, tā kā bija patīkam, bija uztraukumiņš, bija, kas tev tur bija? Pirmās dziesmas laikā bija, kā bija, jo... Bija arī, ka tev bija tā kā tas sakāmais, ķipjās, es redzētu, nē, tā kā norīs iekals. Jā, pilnīgi nav ko norīt, jā, tāds... Es vienkārši arī, es tieši, zini, kā tas prikls reizēm ir, ka tu tā kā kaut kādu nopietnu lietu runā, kaut kādu steidžu priekšā vai kaut ko, un tev pašam vienkārši tā kā sabotēs sevi, tev vienāk tā kā galvā tad jā, galvenais neaizmirst, kas man sakāms ir. Un man liekas, man kaut kā tieši tā bija. Man tāds, un es tāds sāku domāt, es tikko izdzēsu vienkārši pats no savas galvas. Es biju pirms stage izdomājis, tā kā kaut kādu tādu labu sakāmo, ko es gribu teikt. Aizmirst tāds, izdomāsim tālāk, vienkārši pakit. Bet nē, pirmo treku, tā kā, reāli rakstot, rakstot, nē, bet tā kā mačījot, es iznācu... Uz stage rakstot vienkārši treku.
es tā kā iznāku tā stage un vienkārši sāku skaitīt to pirmo gabalu. Un es vienkārši ieraugu, cik daudz cilvēku ir. Un es tajā brīdī sapratu, šis ir iespējams vislielākais, cik tā publikas priekšā mēs esam skaitījuši. Pie stage paļbom bija vairāk nekā samarīti. Kura gribēja, kura negribēja. Vecie jau nevarēja ātri aiziet projām. Paspēt pamukt vienkārši. Ķipa sāk viņi tad cēlās, labi ir, ķipa paliks. Tas skrelos jau tur. Skrelos. Īstais reviews, es domāju. Skabinās gurns ārā. Īstais reviews, es domāju, par to būs no manas omas, ja mēs viņu pa ceļam satikām, ejot, viņi arī tur bija, un man mamma teica, ka viņi esot staigājusi, kamēr mūsu konču laikās kaut kur uz vienu pusi, uz otru pusi, nezinu, laikam man mēģināja izdomāt, kā tikt ārā. Nezināja, ko glābties. jā, un viņi ir tāds ļoti konservatīvs cilvēks, un es domāju, ka nākošreiz, kad aizbraukšu ciemos, viņi pastāstīs visu, kā ir īstenībā. Uzreiz Līskos 12 dobas izrojāt. Kabačiem tur visu. Tā katru reizi. Nākošais gabals mēs domājam, saule spīdēja, kur aug rozes. jā. Nevarēs dirsties ar šitām rupjām dziesmām. Bet ar visu to, kad bija daudz, kā pilsētas svētkos, tur vairākas tās paudzes, ir prezenti un viss tās. Bet bija riktīgi forši, ka, teiksim, tādi jaunieši un tādi mūsu vecuma cilvēki bija priekšā. Uzstājās, padziedā līdzi un tā diezgan aizdiezgan. Tagad vajag tikai, ko vajag tavu hometown arī vajadzētu, ne? Es kā jau bija kā. Bet tur bija, bet vajadzētu tādu normālu, tādu brīdabas stage tādu, ne? Tādu kārtīgo tādu. Ne? Negribētos tādu ritīgo, blē. Vismaz, man liekas, Jālgavā nav tāds baigās zaļumāls. Ir bijis, centrā parasti tur Hercoga laukumā, ir stagiņš, un tu tur, nezinu, vienu gadu olas bija. Jā, olas bija. Pints nebija, bet... Olas bija. Es tev saprotu. Bet, skaidrs, forši, kā jums iedomājas par šitām pāris dienām, ko mēs te nokavējām, jums ir, pasties kā gājis, ne? Griezdamies viss. Es nezinu, acu mirklī paskarēt tās pāris dienas. Kad veseli 5 konči reāli bijuši jau tam pāris dienām. Kā mēs to uzspējam visu? Vēl viena lieta, kas ir pamainījusies par šito laiku, ja kādam interesē, man trojkiņai uzlikt ģitavas tās normāls. Es kaut kur varbūt ieblagošu bildīt. Jā, tie īstenībā labi izstāst. 19, oriģinālajā behu diski. Man neizstās oriģinālajā, saka izstāst. Nē, viņi ir pārkrāsot, bet viņi ir OG, un tas ir stāv 92 ķipā, un viņi ir mega rēti īstenībā, es tāds nebija iepriekš redzējis. Tā kā, tie ir mati. Un vēl Ričs pēc pagājušās epizodes rakstīšanas Pipalē ritīgā vienkārši galva iestādījās tajā spārna. Nevar redzēt tik ļoti nemaz, what the fuck. Bišķi nokrita viņu un viss, bet tur viss ir kārtībā, viss. Bet vispār jau viena epizode mums izpalika, ne? Hokeja skatīšanos, man liekas, mēs epizodu rakstījām un domājam, ka baigi labā ideja būs apvienot, skatoties Latvijas hokeja izlases spēlīt, jā. Un tādi kaut kā... Mazliet intīmākos apstākļos bija uz dīvānu un... Drusciņi likās, ka baigi labi būs un baigi labi sajies. Bet kaut kā... Jo man reāli likās, ka rīktīgi legit viss tas bazars un viss man likās ļoti labi. Un ģipa Toms pēc tam saka tāds, ģipa šito nevar laist ārā. Tas arī ir iemesls mums drusciņi, jā, ka mums bišķiņ te aizkavējās. Nezinu, ja mums attīstās, varbūt tās memberiem varam kādreiz iemest, bet tur nebija nice. Bet tajā brīdī man likās, ka tur bija viss ok. Tajā brīdī bija... Jo mēs tur kaut ko izņirdzāmies, arī kaut kāds labs bazars tur panesās, un man likās, ka šī būs pat labākā. Un pēc tam vienkārši tāds kanceli. Cik es atceros, vienīgais uzprikulīgākais joks bija par to Amazing Indians. Tas bija labs, bet tas bija rīktīgi labs. Es neatceros jau, vai kas tur bija, bet tas bija ļoti rēcīgs. Tas bija tajā laikā, kad Amazons izdomāja to prikolu, ka tā kā AI shop uztaisīs, un ka tu vienkārši vari iet iekšā, visur salikts daudz kameras, tu ieej iekšā, un viņš tā kā
atrod pēc AI, ķipa, kas tev ir pa precēm rokā, un tu vienkārši ārā un tev atskaitās no Amazon tavu konts, ķipa, nost naudu. Un kad izrādījās, ķipa, ka tur vienkārši tajās kamerās 100 indieši vienkārši sēdēja un tā kā... Un ķipa čekoja, ko tu pērc un ātri ievadīja, lai tu samaksā tieši par to. Un tur bija tas brikols par to AI, ķipa nevis artificial tikai intelligence, bet amazing Indians, ķipa, tāpēc tas bija AI brikols, ķipa. Varbūt jau viņi to bija tā domājuši. Pareizi, bet tas bija riktīgi rēcīgs. Toreiz zem kodām 7 pintēm. Tas bija kā amazing. Tur bija diezgan traki, jā. Tā kā mēs iesakam jums arī klausīties šo zem drusciņu, zem 7 vai 7 pintēm, lai jums bišķiņ panesās tas ļurļoks, ko mēs te mēģinam kaut ko bazarēt. Jā, bet tur beigās, man liekas, bija tā, ka jāliek karot nost un jātien makšķerbļā. Tur bija, jā. Es vēl ar acis ieskrēju tajā kamerā beigās. Jā, outro, tipi gribējām tā kā apvienot, tā kā exit uztaisīt, vienkārši nonest bez statīvu visu rādu. Un gan arī kamerā apgāza. Tas, man liekas, ļoti tāds definē vienkārši to epizodu. Bet, man liekas, kā jau katram tādam īstam podkastam, man liekas, tas tā pieklājās, kad ir vismaz kaut kāda viena vai pāris epizodes, kuras vienkārši ierakstāts. Nu, bļē, zin kā, Džek, man liekas, šito nevajag. Bet īstenībā jau diezgan, man liekas, tā kā respektējam tas, ka mēs izdomājām bišķiņu šito studiju piekārtot. Es pilnīgi tādu bezmazliet neko darīt, vienkārši aizbraucām, izslaucījām, izremontējām, viss interjers, viss ir iekārtots skaisti. Un tā kā neatmetām, man, ja godīgi likās no sākuma atcerās, es jau teicu, ka tur jau štuk skatījumu būs, kā pirmai, tad jau rītīgi baigi labi un ko. Bet, lai gan cik te pirmai, man liekas, bija diezgan daudz panesās. Te pirmai bija daudz, man liekas, jā, bet pēc tam jau tur... Kaut kas jauns vienkārši tā kā... Jā, un tad visi saprat, ka Džek pilnīgi nesaprot, ko dara, bet mēs tāpatās tā kā neapstājāmies, mēs bijām visu uz vietas un mēs maucām tā kā konstant ārā. Diemžēl redzīja, kādam tie dzīves apstākļi drusciņi lika to pamest malā. Tas ir man, jā. Principā tu vienkārši tālāk no mikrofona. Es diezgan tālāk. Jā, es jau varētu visu laiku būt tādā video zvanā, jūs nolikt man te tā vienkārši kaut kādu Teams porķika atslēgt vaļā. Man liekas, kad Kandi jau šobrīd nav tā tehnoloģija, jo parasti filmās tur plagojas kaut kādā sci-fi filmās, kad ir tās hologrammas, tā kā varētu vienkārši, tā kā, nezinu, sēdēt savā galā, un vienkārši, ka tā kā uzprojicē tev, ka tu te sēdi. Nu labi, jā, bet ir redzēti īstenībā podkāstā arī, ka, piemēram, ir cilvēki, kas sēž uz vietas visi kopā, un viņiem tā kā pievienojas, tai video materiālā ir, ka čuvaks runā, viņš ir reāli pie kompja attālināt, vienkārši viņš stāst pie miķi tieši to pašu. Protams, tas nav tas vairs, tas fiziskais, vizuālais, tā tuvība. Mums droši vien... Taņi, pieņemsim, bieži piedalās bija zaļā arī. Jā. Mums droši vien būtu tā, ka mēs reāli kaut ko smējamies. Tā kā rīktīgi norācamies, mēs sākam jau pa citu kaut ko runāt, un vienkārši pēc kaut kādām 5 minūtēm. Jā, tur vārtos pa zemi novējamies. Zini, kā dari? Vienkārši nākošreiz lidojot ārpus Latvijas, paņem vienkārši kabelgārdu līdz piesaiņu openē. Jau, cik šito te vadu tā kā paņem. Jā, vienkārši viens to miķu vadu, un tad jau, es domāju, būs tāds... Cik varētu būt kaut kādi pāris 1000 kilometru vadam dīlais? Cauri, jūrai papakši izvēl. Kas pupu mīzes, kā teikt, un ziriņu pupu. Tā jūs neta vados iebāšu tā kā iekšā, lai kaut kāds butas nesādu viņu. Tie nabaga kaut kāda tā mazā voltāžiņa, kas tur iet cauri, aizsistam kaut kādiem 6000 kilometriem, vienkārši beigās. Jā, ritīgi, es tur kliedz tā, ka asinsvads spiežās ārā, lai jūs kaut kādu skaņu galā saņemtu. Jūs dzirdat mani, es tur vienkārši tā, kad es jau spiežu asins pācīm ārā. Bet, jā, tas, ko es gribēju teikt... Nedzeram tosolu. Nedzerat tosolu bieži. Un, jā, tas par to podcastu prikolu. Jā, bija pāris no kaut kādiem klausītājiem vai skatītājiem, nezinu, vai draugiem, kas prasīja tiešām, kur ir palicis. Tāpēc beigās arī saņēmāmies iecirst varbūt vēl vienu, vairāk mazāk negatavojušies, bet lietas ir notikušas, ir ko īsti tā parunāt. Drusciņi tāds kaut kāds neuztraukums, bet tāda neskaidrība, kā šitas te notiekās, tomēr cik mums mēnešu apakaļ bija tā epizode. Man liekas, ka pāris dienas pagaida. Nu jā, pāris. Nē, galvenais, kad šobrīd, ko mums nevajadzētu darīt, tā kā jāzapam, ka mēs runāsim par to, kā mēs nākamā video filmēsim. Vajag būt šeit klāt. Jā, tieši tā. Jo, kā teikt, tas konsistencija, ne? Un viss tā vide, kur tu esi, tas ir galvenais. Tāpēc,
Tāpēc tas motivators vidus skolas vienkārši tāds atnāk stāst, kā aparāts nedrīkst griezt. Tā vide ir galvenais un čomi un ja lietas grāmatās, tad uz 6 līnijām. Nu, tehnikas ir dažādas, jā. Galva nice. Es snowboard dēļ kādam nevajag, bet es neesmu viņu braucis jau. Man liekas, kopš es salauzu atslēgas kolas braucis. Tev moši trauma ir izveidojusies. Nē, vai ir es braucu vienreiz pēc tam Latvijā? Man liekas, ka tu biji kaut kur īstenībā. Drīz jau varēs braukt atkal, ko lai es saku. Drīz varēs braukt ar dēļiem, drīz varēs braukt ar skrituļslidām un ar velosipēdiem. Varētu, ķipā, vienu gadu tā kā visu pasauli novienoties, ka tā kā atžgārni viss notiek, ķipā. Tā kā pieņemsim to skrituļslidām, tā kā spēlē hokeju uz ledus, ķipā, un skaito pa asfaltu, tā kā. Bet ir jau tāds sportveids, ķipā, skrituļslidām. Nē, nu ir, bet ne jau pa ledu. Pa ledu, nē. Ir, man liekas, tāds dienas, ķipā, opposite day. Nav tāds prikls, kaut varbūt, ka nav. Nu, ne jau Latvijā, blē. Latvijā es pateicu opposite, ķipā, tāpēc, Latvijā ir tikai pipardils un laurlaps. Tā arī nebūs nekāds opposite day un nekāds Taco Tuesdays, blē. Bet kaut kāda olimpiskajās spēlēs loku lasīšanas vai redīs lasīšanas kaut kādas sesijas varētu taisīt arī. Tur bija tagad jauns sporta veids, kaut kāds breakdance, tā kā sporta veids. Olimpiskajās. Jā, pievienoja, jā. Un tad tur cilvēki domāja, ka tur kaut kāda copi var pievienot arī tā kā no copēšana. Jā, tā kā Endi jau varētu īstenībā sacīt. Es domāju, mums vajadzēja piedalīties, kad mēs bijām weekendā. Vai galvenais Maier paņemt? Maiers paņemt. Maiers izcelt. Maziņas ziltiņas džeki pavilka. Copi nebija tik rožaini, kā es viņu biju iztēlojies laikam. Jo aizbraucām uz zivdīķi. Tiešām zivdīķi, kur brauc sporti tā kā pēc makšķerēt, nevis noķert un uzcelt. 46 žurk. Jā, tikai ar žurkām un 46. Bet es biju reāli domājis, ka mēs saskaldīsim riktīgi. Nu tā, ka čist mums bija 10 kāti iekšā. 10 kāti. Bija kāti, kas lūza, bija uzķeramie, kas lūza, bet zivis... Aigars jau nevajag iemest. Nu jā, jāmāc, akal viņi makšķerēt ir, bet... Tas ķipa uzreiz blame shifto. Bet bija arī nopietni eksemplāri. Es nezinu, mēs varam minēt konkrētas... Nu, īstenībā man liekas, ka pirms tagad jautājums, kad iznāk viņam epizodu, vai mēs to varam ekspozot. Nu, vienkārši huge ass zivs, kas izties pēc cilvēku bišķiņa. Nu, reāli. Un cilvēks, kas viņu noķēra, bija praktiski tikpat liels kā tās zivs, tā karoči, nu, mēram tādā ziņā. Jep. Bet pasākums bija labs. Maļļuks bija labs, bet iznākums ir tāds, kāds ir šī. Iznākums ir tāds, kāds ir, jā. Es mēģināju atrast kaut kādu nesen to oriģinālo video, bet es nevarēju. Es neatceros, kā tur, es kaut Bruklins mūžu meklēju, ko tādu. Bruklins mūžu. Kaut kādam Reinaldam jāuzprast, tas jau zinās, bet nu, īstenībā, ķipā, man liekas, tas viens moments bija tas, kad pārāk daudz bija tieši tās gruntas, ķipa makšķers. Man liekas, ka jo es iztēlojos, ka tur karpi tā kā varētu arī ķert kaut kādu spinningu, bet man liekas, ka Mairim tikai vienīgajam bija tā kā. Nu, karps īsti nemakšķerē uz spinningu, to es tev varu pateikt. Nu, varbūt viņai patīk. Viņa varbūt varētu pieķerties, jā, bet mēs makšķerējām karpus tā, kā viņas bija jāmakšķerē pa lielam. Jā. Es jau nezinu. Tāpēc es tev saku, jā. Uz grunts makšķerējām. Edgars tur kaut ko vienbrīd gāja spinningu māks mētā. Jā. Nē, varēja. Nu, te dīķī, ka roči bija sami. Un karpus pārsvarā. Noķērām, teiksim tā, īsāmu, īkarpu, ībrekšus. Alvs taču noķēra breks. Jā. Ielikt video, kā viņš izvilka ārā. Viņš bija riktīgi priecīgs. Un es noķēru, zinu ko? Neko. Es aizciru to vienu mazo kaut kādu sūģi, pa to mazo breksīt. Uzreiz nokot galvu, vienmet apakaļ dzīvo. Es domāju. Es domāju, nevajag mums iziet uz to, cik daudz mēs noķērām, bet uz to prieku, kāds man bija, kad es izvilku to savu Brexit. Bet tas bija legit savu Brexit, kad tu izvilki, bļē. Bet tas bija skaisti, tā kā tik dabiski, tā kā tu tiešām actually biji priecīgs par to zīvi. Nu jā, es saku, es noķēru neko, Alvs noķēru neko. Tāpēc pirmajā reizē, kad pīkstējs aizskrēja, vienkārši tā kā Forests Gums. Jā. Pilnā vienkārši es aizmaucu, un es tur pusstundu tā kā tīni iekšā, tīni iekšā. Nu mēs jau tālu metām. Pienāca klāt. Kas ir? Nenāk kaut kas tur klāt. Jā, jāpiegriež tas tur ciet. Es vienkārši uz riņķi griežu pareizi. Viņš tur, ka tas prikols bija jāpievalk tā bremzlētīt. Un mēs tur stāvam, čīsta, 5 minūtes.
Alfs vienkārši. Kas tur ir? Un vienkārši es apstos, iet uz riņķi tā kasete un netinās vispār nekas nevienu brīdi iekšā tāds krikts. Ķipa, jā, aiziet. Bet bija smaga tā pretestība, tā kā, kad tu vilki ārā. Un tad, kad jau pietin, viņš jau vajadzēja būt. Īstenībā baigi, tā kā, jo es pat vēl, kad nācu uz krastu, ne kreiso, bet Lietuvas krastu. Kad nācu uz krastu pusi, es vēl domāju, es sāku tā kā apšaubīt, vai tur ir kaut kas? Tur diezgan, zin kā, tas kāds diezgan paciets un arī diezgan paliels tas sviniņš galā, bet te bija normāli, gandrīz kilo, man liekas, viņš bija, 800 gramu, jā. 845 bija. Nu, jā. Jā. Kādiem horoskopiem šodien ir zīmes, varbūt lietas, kas te ir. Es domāju, tādas zīmes, kad varbūt tās jāpaņem ir paukšķis. Domāju to parasto. Es gribētu vēl vienu lietu pateikt. Ja mēs katrai horoskopu zīmē būtu savus laika prognozes, piemēram, skorpioniem šodien līs, vēršiem spīdēs saule. Es nesaprotu to prikolu, bet lai iet, bļeļ. Lai iet. Viņš tāds ir... Labi, kroči, es skatīšos, kā man laikam, man tur, jāgatavojas vēl te pizģilai, sociāli konts, man te pizģilai tur jāgatavojas. Tad esam pakaļ no 14 stundu pauzes. Bet īsumā, tā kā Meg, man liekas, no pizģilas, tā kā pizģilu augšā celt versus tā kā koncertā uzstāties. Tā kā prioritātes, ķipa. Man liekas, iesaistītiem cilvēkiem uzreiz klautiņš vairāk varbūt tās plagojās, ķipa kaut kas tāds. Vai dēļ klauta tā kā prioritizos kaut ko? Man ir jautājums. Ko nozīmē klautiņš prioritizojās? Es čīsti nezinu, ko tas nozīmē. Es tiešām, tas nav joks, es nesaprotu, ko domāju to. Kā latviski varētu būt klauts? Klautiņš prioritizojās. Kas ir klauti, ķipa? Prioritizējos, ok? Nu, klauts ir, ķipa, tā kā, nezinu, street credits kaut kā. Ielas kredīts, kroģi zelta ziltiņas. Amigo. Pirmajā vietā. Nu, ķipa kaut kā tā kā atpazīstamība un tāds. Primificējās. Nu, klauts vienkārši. Bļaļ, interesants atpazīstamību vārds, kultivēt atpazīstamību, tā kā varētu teikt. Jā. Nu, tad izdomā normāls, bļaļ, latviešu vārds tam visam. Zinu, ko mēs varētu darīt? Mēs varētu vienkārši ņemt tos visus jaunos Gen Z, tā kā visus tos skibidī sūdus, kur mēģināt izdomāt, latviskos variants un vienkārši visu podcastu izlasu vārdu, kā šitais būs. Tas ir grūti, nahuj. Nē, tur jau, man liekas, vispār lingvistika ir tas prigals, kad vienkārši kaut pāris ekskluzīvā tā kā lokā cilvēku literātu, ķipā, lingvistu rokās ir atstās tas, kā mēs latviski runāsim turpmāk, ķipa, un ik pa laiciņam jauns vārds ieplago, bet viņi tur pilnīgi crazy kaut kādā aiziet. Staudrāzā. Mirkļa birka. Bija tāds, ne? Hashtags, ķipa. Vienkārši restīti, tad ieliec labāk, Mirkļa birka. Varbūt viņi gribēja būt tā kā politkorekti, tā kā restīti jau. Tas ir tā kā atslēgvārds, ka mirkļa birka, bļa. Kas tas par sūdu? Hash ir tā kā resta, bet... Jā, bet meklēt pēc atslēgas vārdiem. Ja angliski tu meklēs, piemēram, kaut kādu postu vai ko pēc hashtagiem. Ķipa, tie ir atslēgas vārdi. Jā, vienīgais, man liekas, atslēgas vārds varētu savādāk tā kā kalpot nekā, ķipa... Nekā tā kā hashtags, jo... Man liekas, ka man ir taisnība. Bet lingvistam ir taisnība. Zini, ko vajag? Pajautāt, kā šķiet tam tur reperim, Skutalim. Jā. Man liekas, tas ir kaut kāds valodnieks, ne? Tur Nē, zinu, kurš valodnieks, galvenais, man liekas, un Viesuls tie galīgi. Tie jaunie. Tie ir jaunie puišeļi, bet reāli Skutels, viņš nebija kaut kāds tur, tā kā reāli pasniedzējis kaut kādā Latvijas universitātē, pat kaut kādā... Vai doktors, viņam nebija kaut kāds doktors kaut kādā tajā valodniecībā vai kaut kur tāds. Nemēs tāds čoks skaita rīms, tur tu vari mazie, ka lausās gan jau domā, ko viņš vispār saka, bļa. Bet zini reizēm, ka tas pats galvenieks tā kā malc kaut kādos podkastos vai kaut kādos savos gabalos, man liekas, baigi daudz viņam tad publiski nav, bet... Tas viesuļdvīnis, ķipa? Jā. Okay. Ja man nolikt viņas abas priekšā, es nezinu, kurš, ķipa. Un viņi pat pēc balsīm vienādi, viņi pat izskatās vienādi. Ir diezgan līdzīgi. Man liekas, viņi ir reāli identiski. Bet, reāli, man bija tā, kad es klausījos tā kā Cīsti 1, 2, 3, ķipā ar šo ten galenieku.
Viņš pateica vienu kaut kādu vārdu, es reāli gāju googlēju vienkārši un tā kā googlēju, kas tas vienkārši ir. Cīska 1, 2, 3? Cīsta 1, 2, 3. Cīsta 1, 2, 3. Jā. Mm. Un karoči, es pat neatceros, kas tas bija, bet kaut kāds... Nu labi, varbūt, ka nevajag. Es domāju, nevajag, gar vienkārši pēc tam Varbūt, jā, varbūt, ka nevajag. pārdomājās. Tu zini, Pārdozē. Tu zini, pa ko šunā, jā? No to vārdu, ķipa? Nu, nē, Es neatceros to vārdu. bet, ķipā, nu, par to valodniecību runājot, ķipā, kaut kādi jauni latviešu vārdi, piemēram, izdomāti, ko mēs varētu aizstāt mūsdienas, vai ne, to anglicismu visu vai ko rusicismu. Bet tur reāli jāsēž un jāštuko, ne? Nē, nu, man liekas, tur viss atdarās pie tā, ka vienkārši ķipa, grib tā kā iet līdz laikam, ķipa, lai tā valoda attīstās. Vienkārši sanāk... Bet Tā problēma, ka ir bijuši tā invazīva, tā kā, nu, kad čoki izmanto daudz visādas anglicismus, rusicismus, ķipa un tā. Jā, bet vai tu ķipa pievienojot Un, tā kā jaunas kaut kādas, popularizējot kaut kādas jaunas latviešu vārdus, vai tas baigi attīstīt to valodu? Viņš varbūt tieši otrādi. Man liekas, tas tā kā uz papīra, ķipa, tas ir ok. Tu tā kā mēģini visu pārlatviskot, bet stilu, kur es tikko pateicu, kad vienkāršāk ir tā kā bet stilu, izmantot dārza tehnika. Yeah. Bet, nu, jā. Nu, tur baigā ņemšanās, es domāju, ka... No tās latviskošanas, tā padarīšanas viss, man laikam, kas man personīgi vairāk tā kā nepatīk, ir tas, ka tie cilvēki, kas ir pie pults un atbildīgi par to, ka viņi nevis ir gatavi varbūt vienkārši izdomāt kaut kādu jaunu vārdu, kurš neeksistē, nu, kuram pielikt klāt to vārdu nozīmi, bet viņi cenšas vienkārši sakabināt kaut kādus divus jau eksistējošus latviešu vārdus. Un uztaisīt to par to latvisko. Kāpēc tu nevari paņemt kaut kāds, nezinu, tukšu, vienkārši neaizņem kaut kāds žetelapē, kaut kāds, nezinu, žetelapē vai pieņemsim, tā kā, ja tu baudi mīlestību festivālā mašīnā, tas varētu būt Carfax. Carfax, tieši tā. Tas nav nekādīgi saistīts ar angļu valodu, bet tas būs jauns latviešu vārds Carfax. Jā. Carfax. Faks arī labs kaut kā. Jā? Bļē, īstenībā. Nu, varbūt tās, ka ir īstenībā, jā. Tautā jāsēž, jādomā tie jā, vārdi, bet 5 cilvēkiem. Nē, tieši tā. Carfax. Visticamāk, kaut kāda rosolāda. Un ķip šņabīt varbūt. Bija rīls. Bet karoči, nu jā, tas man laikam visvairāk tā kā besīgi, kad visi tie anglicismi arī, kā viņi ir tā kā latviskot ir, tur nezinu, nu jā, tas pats hashtags, tur mirkļi, birka vai, nu kaut kāds vienkārši... Neskanīgi tā kaut kā, pārāk tā kā sarežģīta, tā kā samuģīta ritīgi tā, nu, nezinu, kaut kā... Tad labāk tiešām vienkārši ņemt kaut kādas izdomā, vienkārši, kas nav vispār vārds tāds izmantots. Nē, man patīk kritīgi tā Toma ideja. Tieši tik vienkārši teorētiski mēs saprotam, ka tas ir no tā kā angļu valodas izvilkts. Drusku pamaina to intonāciju. Raksta viņu tā, kā tu viņu runā. Ar K, ar KS beigās, nevis ar X-iem un Carfax. Jā, palielam tā. Bļaļ, īstenībā tieši tik vienkārši tas ir. Tu teorētiski nopišķīji bišķiņu to angļu vārdu, bet pierādi. Es domāju, ka gan jau mēs neesam pēdējie, kas ir šitā izdomājuši. Nu jā. Mēs gan jau neesam pēdējie, kas ir šitāds vārds izdomājuši. Un zeki arī tādi. Nu, tieši tā. Piemēram, ļoti daudz jau ir līdzīgi vārdi latviešu un angļu valodā. Piemēram, gliemežvāks un seashell. Palielam tas pats vārds. Tas jau ir tikai nedaudz savādākiem uzsvariem. Un viss. Bet seashell tas ir jūras. Tā ķipa skatīs. Tīpa tāds, ko viņš tur runā. Ķipa es nesapratu. Es vienkārši ļoti dusmīgi domāju par to, kāpēc skūters nevar būt vienkārši skūters. Nevis kāds fucking stāvdrāzes. Jā. Jesus Christ. Un tu drāzies stāvus. Man jau liekas, tas nepiedienīgi ir. Es nezinu, es nevaru nu, ir īstenībā, jā. Tad, man es pilnīgi dzirdu, man ausis svilst. Nē. Stāvdrāzi var arī gāzt. Bet interesanti, ar viņiem var gāzt jebkur, ne? Un ja tu esi pilngadīgs un tev ir automašīnas tiesības, tu viņas papis. Ja tu esi nepilngadīgs un tev nav, tu viņas nepapis. Nu, ķipā, palielam nav tāda soda līdzvērtīga. Kroči, pieņemsim, bija situācija tajā copītē, kad otrajā dienā vajadzēja aizmučīt uz veikalu, tā kā tur uztankoties, saprat Džek, kad bišķi pie būs kaut kāda munīcija. Bija tāds. Uz ieroču veikalu aizbraucām, ķipā, un es tur braukļējos kaut ko, un beigās laikam man bija bišķiņ pa daudz tas, nu, tā kā kaut kādas sajūtas tā kā iekšā.
Nu, allegedly. Bet tas nav konformots, jo tur īsumā tas pūšamais, viņš bija tāds arī jancīgs, tā kā, ja tev pa daudz, viņš rāda vienkārši hot, ka tu esi, ķipa, Es domāju, ka es pajokoju reāli. Jo stiprāk iepūšu, jo vairāk. Jā, ķipa. Nē, es ķipa, tā kā es piecēlos, bija tā kā bišķiņi pāri, un tad pagāja kaut kāds pāris stundas, tur ūdeni padzēros. Pagāja pāris stundas. Tā es neko tur baigi kafiju izdzēru, un tā, čista bišķiņi tā. Normāli, tā kā jūtos, viss kārtībā. Tad mēs tur aizbraucām, tā kā visu izdarījām, tad es pēc tam atbraucu apkārt. Man reāli interesēja, kā Lietuvā notiek tas viss. Un viņiem tā, ka no 0,4 tev ir administrīvais sots, un no 0,5 uz gadu tiesības ķipa nost. Tas jau. Bet, ja tev ir vēsture ar... Jau ar 0,4 jau. Kad tu esi iepriekš dzērs braucienā, braucienā laikā. Ķipa mēt. Oh shit, blē. Ātri trekterē. Ja Tarhuns ir dzerts pie stūras, tad zaļais puķis. Jā. Tad tiem fujekiem tā kā plagoši tie, teiksim, plagot arī tas tā kā tāds vārds. Spraust. Nē, plagot, ja viņiem tā kā es nezinu, kā lai pasaka. Viņiem ieinstalē, štajā Teihačā tādu ierīci, kur tev, lai piešķilt mašīnu, tev ir jāiepūš. Un tikai tad viņi iedarbinās. Yeah. Ja ir pa daudz, tad... Yeah. Ja tev pieķers, tad tev tāda obligāti jāliek. Tāda instalē, un tu nevar savādāk mašīnu piešķirt. Bet tev ir, tas ir tā kā obligāti nosacījums, no tā kā valsts tev ir jāliek? Jā, tev Teihačā ieliek, viņi tā kā jābrauk ar tādu. Vienkārši tev ir tas histories. Kur ieliek? Mašīnā kaut kā tur pie aizdedzes pieplūgo. Atceries, Iviķim kādreiz bija tā Kadijā? Bija, jā, pareizi. Nē, Zviedrijā kodos sabiedriskajos un kodos autobusos visiem ir reāli. Ir tas tād... Es gribētu redzēt, kā viņi manā Volviķī vecajā ielika tādu sistēmu, tā, lai es vienkārši vienā dienā neatrautu tos vadus nost un vienkārši neuztaisītu apakaļ pa taisno. Vai iepūšu vienkārši aizdzē pa taisno un labi atslēdzās, labi var braukt. Zem stūras ielien vienkārši. Mums šitik vecai mašīnai nebija tāda kaut kāda sistēma, kurš vienkārši iepūt. Ja tu vari pieliekties tik zem, un iepūst, tad jau tu neesi dzērs. Tad viņiem pilnīgi šitā ir. Ko tam mēs neesam brālīši aizņēmušies? Nē, bet mums īsumā ir kaindas tādi diezgan viegli, tā kā mīksta, noteikumi salīdzinot ar pārējo Eiropu. Bet visi mainīsies drīz. Armagedons ir jāpārši. Kodā Maltā, man liekas, vispār ar promilu var gāzēt. Bet Moldovā, man liekas, vispār bija sausais, kaut kas tāds. Jūs iepriekš minējāt, ka braucot pieķert tieši tā kā procesā. Ir jau, man liekas, Latvijā bijuši tie gadījumi, kur tā kā apstādina menti. Un kamēr čoks iet pēc alkometra, tas jau izlāk pudeli, es tikko iedzēru. Viņš tā kā, pacēja to glāzi pie stūras, tā kā dzer. Pastās meitu tā. Piešķiļā drūgu. Lai izdedz. Brauc muti deg. Kur jūs tur bijāt? Kaut kur netālu? Tur patās aizbraukuši? Kur jūs tur vispār bijāt? Kretingā bijām. Kretīņa pilsētā. Kur Alps aizgāja pa lielam. Tur īstenībā, es nezinu, kā 2-3 kilometri iekšā uz centras aizmaucām. Un diezgan nice. Tur labas cenas tas bija. Galvenais, kad Oskars vienkārši viņš tās, es viņu izlaižu, viņš prosta basām kājām aizgāja tajā veiklā. Nākodiem 4 maisiem pilniem. Bet viss safe, vismā smuka pilsēta. Man viņa atgādināja Talsus, un varbūt tās bišķiņi arī Lūdzu. Lūdzu. Bet, Oskars vienkārši samotivējies varbūt no Toma Grēviņa, jo, man liekas, Toms Grēviņš arī visur tas končos samrītī arī to savu setu vakarā spēlēja basām kājām. Bija karsta diena. Viņam iespringda, viņam jau puhuja, joptoja. Jā, viņš ir paņēmis tādu to baso kāju mindset, bet man liekas, tas jau baigi krūti, nesutē kājas un tā kā saskaries ar visiem tiem kājas punktiem pret zemi, iekāp kādā eļiņā uzreiz. Bet, teiksim, tas varētu būt tā kā kaut kāds, beņemsim, tā kā sarkans karoks, vai mēs sevi redzam kaut kādus sarkanos karogus? Ja es būtu pārdevēji un tu ienāk basām kājām, tas man būtu tāds red flags. Ja tu būtu sieviete vai gejs?
Nu jā. Nē, es būtu strēdāt čoks, man būtu tāds, savējies. Man arī īstenībā pie kases nav apaujas. Pipariņš blakus stāv. Staigāju pa augstām Ķip ar pirkstiem tā kopā. Visu laiku angīnā. Tas sadodās, ka pirksts kopā saliek. Nē, sarkanie karogi, jā. Nu, sarkanie karogi. Parasti vienkārši ir, man liekas, jūs tur redzētu kaut kādu vidīgi, ne? Arī, kur ķipa jautā meičām, tika what's red flag. Tagad īsumā daudz tā kā izplagojušies tādi, YouTube'ā tur, par šo tēmu. Visā tā kā... Man liekas, tāpēc, ka tāda aizvien jūtīgāk viss paliek, ne? Un tad vienkārši tā baigi vēl kā ārā, red flags. Varīgi, ka tu uz to mitot monštro, uz stage. Jā, pieredzi šitā. Vai ne? Tā ir, ka pārāk daudz uzstājās, pārāk maz podcasts. Nu labi. Nu kā tad tev šķiet, ja tu tā ieminējies? Tā kā sevi vai... Nē, es domāju, ka nē. Mēs tagad sākam ar vienkāršāko. Sākot pa citiem. Mums čiepās. Kas mums katram čiepās pieņemsim liktos. Jā. Nu, tāds standarts. Ja mums uz ielas atnāk random fujaks un uzprasīt. Jādomā baigi, jā. Nu, pirmām kārtām jau, ja viņai nebūtu zobi, tas būtu mans tāds viens red flags, es domāju. Nu, ķipa tāda, pienāk tāda, jauna meitene, nosacīta, simpātiski, jā, un viņi sāk runāt, viņi nevar pateikt šausliešu dzelzceļš, piemēram. Man būtu tas pirmais tāds, Nu, tā, ņemot. Es nezinu. Īstenībā jau es neesmu tāds baigi, tāds nosodošais. Es laikam neesmu tā domājis baigi par citiem. Es pieņemu... Nu, tie sarkanie karogi, man liekas, ir tādas lietas, ķipā... Nu, ja tu esi pietiekami atvērts tām attiecībām, visu tas ir fiksojams, ķipā. Bet ne jau tieši par attiecībām. Varbūt uzreiz kā cilvēks, piemēram, tev pienāk Reku Juliāns pagalmā. Es domāju, runāsim kā vienkārši kā cilvēks. Jā. Ne jau tieši par kaut kādu savu tuvu cilvēku, vai tur kaut kādu, tev vienkārši pienāk Juliāns pagalmā vienalga, kas mēģi, čuvaks, kas, un, piemēram, visi tur vajag forši ballīt, mēs tur kaut ko sēžam, un pienāk kaut kāds, un tu uzreiz tāds kaut ko pamani, vai jūti, vai sadzirdi, un tev apmēram tāds balti pisies prom. Nu, ja viņai būtu 3 kājas, pieņemsim, tad varbūt ne. Ja viņš tā pienāk, viņa tā un ķipa nopirst uzreiz, tad es arī tā vēl domātu. Es gribēju teikt, ka dirsā vairāk par 6 piercingiem, bet tur, man liekas, diezgan taits būs tas. Tieši dirsā, ķipa? Pildirs uz 6 piercingiem. Tas prikals. Ak, Dievs, šis ir tik vecs prikals, pildirs uz 6 piercingiem. Jā, bet es nezinu, kas ir tāds, man liekas, man būtu tāda personīgā higiēna laikam tāds. Nu, reāli, ja pienāk un smird cilvēks. Nu, ķipā vēl, viņš tev ritīgi tā tū pienāk, un ķipā ritīgi runā ar tevīm, un tu pilnīgi tev tā kā acīs cērtās, nu, kad muti smird vienkārši tā, kad jūti, kā, tā kā pilnīgi tāds, ķipā, jā, es izrauju acis un iemetu, ķipā, noskalot aliņā. Skinny bitchā noskalot. Jā, ķipā, liek apakaļ. Man tas ir, īstenībā tas ir man tāds ritīgi tāds... sarkanies karogs vispār tur kolēģiem, nezinu, draugiem, jebkuram ķipā pienāk un elpa konkrēti smird. Nu, man ir tāds, es ļoti, es tā ciešos, lai pateiktu uz acerī, ķipā, ķipā, lūdzu. Bija kaut kāds, man liekas, tāds mīms, kad, kā to tā kā labāk pateikt, tā kā, nezinu, kolēģim vai kam. Un tad izdarījām tiktak uz ātrumu, un tur bija kaut kāds variants, nav ko darīt, šai zem zobs iztīrīt. Jā, bet ko izdarīt? Es nezinu, ķipā, jo es tā kā, es nezinu, es pats jūtos arī neērti, ja man tā kā... Šautauts košanām. Šautauts košanām? Jo es tā kā, pats arī tu vari tomēr dažreiz just, ka tev drusciņi tā kā ožās. Nezinu, kaut kādā momentā tu vari savos... Es parasti tā runāju, laiku tā pa malatību. Jā, bet tas ir mans kaut kāds tāds laikam, ķipa, zin kā, nepatīk, tev nav jāpatīk tam cilvēkam vai nekāds tālāks, nekāds tā kā, domas, neko tur kaut ne tusēt ar viņu vai tur nezinu vienalga ko, bet ka tu nevari prosti sarunāties, tikko to cilvēku satiekot, vai viņš tev pienāk klāt, tu negribi turpināt vairs runāt, jo viņš jau ir tāds, kas riktīgi tuvu, ko? Bazars 0. Jā, un man negribās, man gribās vienkārši ķipā, jā, un ķip, Man liekas, ir citiem cilvēkiem arī, tā kā, kuriem nav īsti tāds
tas kaut kāds, viņi nav aizdomājušies par to pašu, vai viņiem nav, nezinu, pretī bijusi tāda situācija. Un ir citi, kur tā kā bez uzai. Man ir vienkārši tā, ka, ja es esmu tādā situācijā, pieņemsim, kur tā kā, nu, ok, es tur vakar bišķi kaut ko pabuhājis esmu vai ko, ja man kāds lien ritīgi tā kā klāt kaut ko rāda vai ko, nu, es ķipat pats tā runāju, un tā piezemēt, un tā. Ģipa tāds, nu, ko? Tā kā, nu, es tā necenšos, bet ir citi, kas... Jā, viņš nāk, viņš vēl ir piekodies, un viņš nāk tev vienkārši karās kaklā, un runā vienkārši degunā bez mazliet, tā kā mutu, ķipa šitā, deguna vienkārši. Vienkārši ārprāt. Protams, var jau būt, zin kā, cilvēkiem kaut kādas kuņģa problēmas, tad kaut kāds tur, tas nezinu, atvilnis nāk, tad arī, ķipā, nu, elpožās vai kaut kādas problēmas ar zobiem, varbūt moškaši tīri 3 reizes dienā, bet, nu, te jau tu kaini to it kā apzinies, un es nezinu, ņem toči tiktak visu laiku sev līdzi, un, blēd, visu pa laikam, ķipa, pamet zem lūpas, bet, nu, es nezinu. Paņem ik pa laikam. Es nezinu, tas ir to mēs tagad izvilkām. Tas laikam ir mans tāds viens, jebkuram vienalga meitene, priekšnieks, kolēģis, brālis, vienalga kas, bet, nu, īsti ir redeli. Nu, tas tāds, ķipa viens, es nezinu. Nu, protams, ja tu būsi apkakājies un ar nāks klāt, man ar drusciņi tā kā varbūt nepatiks, vai ne? Bet man nav ar tavu dirsu jārunā tomēr, nu, tad, ja tu smirdi tur, moši tu nepamanīs. Tas lielākais redfleks, ja tu apkakājies un tu tā kā nāc runāt un bāzi tā kā rokais biksēm velc ārā un rādi. Es man liekas apdirst. Čipa met nost tāds, blēd. Tieši uz kājām un tā ko Jordan. Kārtējo reizi tieši pie Juliānas pagalma, blēd, zaibal. Čipa tāda. Jā. Es nezinu, nu kas nav jums nenāk nekas atmiņā tāds, blēd, ķipa, nu no kaut kāda tāda saviesīga pasākuma pienāk kaut kāds vienalga tuvs tāls. Apdirsies fujaks. Laipns apdirsies fujaks un, nu, nav nekas tāds uzvedībā varbūt vai balsī vai manierēs kaut kādās. Jā, es drīzāk laikam iet to rautu, ķipa tā kā tā, nu, kā tā attieksme, ķipa tā kā varbūt pārāk ekspresīva vai, nezinu, vienkārši laikam tas varētu būt tāds, nu, kad tas vibes, tā kā, ja nepatīk, tā kā cilvēkam. Ķito. Bet tas jau tāds ļoti, ļoti plašs tāds. Nu, tas ir plašs, bet man liekas to pirmo iespaidu, ja tev sapis, tad ir arī tā kā, nu, ķipa grūti pēc tam recoveroties, varbūt tas to jādod tā kā second chance, bet ja tā ir situācija, kur tā kā pirmo reizi to cilvēku runā un iespējams pēdējo, tad, ja tas tu jūti vienkārši, ka nav, nu, tad, ķipa, ko tur baigi investojas, tad parasti vienkārši tā kā, nezinu, varbūt tas cilvēks kaut ko plagojas klāt, bet tu īsti negribi ar viņu tā kā runāt un kaut ko ķipa. Jā, bet tādā veidā jau, man liekas, ka tu nenoķer uzreiz tādu riebumu vai tādu riktīgi nepatīk. Tu vienkārši saproti, ķipa, nav, ķipa, un viss, ķipa, nu. Bet, ceļam. Tas ir tā kā redfleks. Es domāju, tas ir tāds pilnīgi tāds uzreiz, ka tev pilnīgi tāds pāl, bļā. Es domāju, tiem redflakiem jau arī izmērķi pēc 3 metrus. Nu jā, redfladziņš. Bet es domāju, piemēram, par to pašu attieksmi un to runāšanu, to visu. Es ceru, ka mēs varam visi piekrist, ko es uzreiz atcerējos un ko es zinu no tādas savas pieredzes, kad netik besīt cilvēku, kad kaut vai randomā tu satiec to cilvēku un tu vienkārši kaut ko sāc ar viņu runāt. Un tu vienkārši redzi, kad viņš tā kā vispār neklausās, ko tu viņam neklausās vai arī pārtrauc. Viņš tā kā neklausās un kaut kādā pusē, jā, un vienkārši viņš sāk tā kā vienkārši pārtrauc un kaut ko ļurina vienkārši tev pa vidu un vienkārši neļauj vispār nemaz pabeigt. Un tad, kad tu kaut ko turpini, nezinu, stāstīt to savu kaut kādu tematu, viņš atkal tāds, jā, labi, un kaut ko un sāk atkal savu kaut kādu pusstundu huņu stāstīt. Un tad man ir tāds, nu, un tad tu vēl beigās, viņš tev kaut ko prasa, beigās uzdod vēl jautājumu, kaut ko tu pirmīt stāstīji. Un tev vienkārši pilnīgi skaidrs, ka viņš vienkārši tāds, viņš neklausās, viņš vienkārši gaida, kad viņš varēs runāt. Ķipa. Tas man liekas tāds, nu, ok, nu, ķipa, kādi jēga. Pis viņus, beļāģi. Tu te attāc man savu monologu pastāstīt, nu tas maksās. Ķipa, nu, laikam, kad mēs tādi baigi pieticīgie. Viena monologu sāpīt. Baigi jau es biju gaidījis kaut ko tādu ekskluzīvāku tādu, tā jau mēs tādu baigi pa nopietnu. Tā bija bišķi jāpadomā, man liekas. Nē, es arī neesmu tā baigi tā domājis. Ķipa. Nu, jā. Sunies Twitterī lasīju, tur bija kaut kāda diskusija, bet es, protams, neatceros. Nu, bet, protams. Viņš vispār visu tā internetā, ko skatās, vienkārši pēc pusstundas es neatceros. Un bez jāreizēm. Ai. Vajadzētu uztaisīt kaut kādu rule, ka tā kā dienā vienu tweetu tu noskaties, vienu TikTok un vienu Instagram, kaut kādu postu un story, ķipā. Un visu, un vairāk tu nedrīkst. Ja mēs kā viņi tev palikt atmiņā, tā, ka gadus 3 vēlāk, tas gan bija labs tweets vienkārši. Ļoti iespējams.
Bļa, te ir silts īstenībā, nahuj. Mēs pieaugam. Piera Tā raso kā bišķiņ. pirtī. Fū. Neiet kurinātā. Ja. Jūs esat kādreiz ķēpu ēduši? Es urīnu sampli tikko uztaisīju. Nu, nopietni ķēpu. Zini, kas ir ķēpu? Lācīts ķēpainīts. Nu, bļaļ, neviens nezin. What the fuck, Nezinu. ķipa, man tikai tāda baroja. Es koržik zinu. Kroč kefīrā saplēs baltmaizes gabaliņus, bļaļ. Blē, zinu. Tu zini? Jā, zinu. Kā? What the fuck? Kā pie jums Zemgalē to sauc? Bļaļ. Tas Latgalē notika. Tas notika Latgalē. Bļaļ, Kā tur to Tu sauc? esi, Rīčs jā? izstāsta. Kroč kefīrs. Nu, vienalga, paniņas, nu, kefīrs, parasti kefīrs. Var arī rupmaiz, bet pats labākais, protams, baltmaiz. Nu, negriez tu viņu, tu neesi nekāds tur, bļaļ, karalis, jā. Tu saplēs. Nav Tu nāc. saplēs viņu vienkārši pa gabaliņiem baltmaiz iekšā. Cukuru pāri. Nu, un ja tev galīgi tu tādā šikā vietā jā. dzīvo, tā kanēlīt drusciņu vēl. Un Tu iemaisi, kanāli? bļaļ. Un aiziet, bļaļ. Un tā ir ķēpa, bļaļ. Un beigās, kurš tu izēd to, nu, ir garšīgs reāli, nu, tāds, bļaļ, es teiktu, ka zai bijis. Un beigās to saldo kefīriņu tu. Un aiziet, bļaļ. Tu esi ēdis tādu? Man vecā mamma kādreiz jogurtu taisīja pati, ķip, tā kā fermentēja. Bļaļ, okei. Nu, tur kaut kā, es nezinu, kas Nu, tur bija. ne- Bet bija nu, labs, bija labs. Jā. Un tur ķip arī liktos, nu, arī tā kā Sadājums. sadrupināja Jā, to maizi, maizi. tā kā, bļa, piciņās, ķip, Jā. salika. Cukuriņš, arī- man liekas, bija, bet kanēls čist nebija. Jo tas Jā, jogurts, what the viņš jau fuck? pats bija daudz. Tu reāli esi vienīgais cilvēks, izņemot man kaut kādu ģimeni, kas zina kaut ko tādu Nu, vispār. mēs tā viņu nesaucām, nebija īsti Kā taitls. sauc? Nebija Es nosaukums. neatceros kaut kāds. Ķēpainis, krēpainis, Mm. krēpa. Nu. Bļaļ, what the fuck? Nu, reāli neviens nezina. Vienkārši. Es laikam tikko sapratu, ka es bērnībā tiešām tādos nabadzīgos laikos dzīvoju, jo mums kefīra veidā bija piens. Nu, Pienā tas ir- vienkārši kaut kā līdzīgi samet maizes, baltmaizes, saplēs Jā? gabals, cukuru pa Nē, visu. nu kā- Nopietni arī? Nē, nu kā What the laukos, fuck? Bet ķipā, laukos, ja tev ir piens, tev raksts uzreiz tik daudz produktiem, tā kā vienkārši No rūgušpienā viņa distributē, var, ķipa. bļaļ. Varbūt pieauguši ēda rūgušpienu, Nu, bet jā, tas tā kā un vēm no pusījiem deva rūgušpiena. ūdeni. Pusī. Ūdeni. Ūdenī maizi un cukuru un ēd ūdens zupu, bļaļ. Jā. Bet īstenībā Ledus zupa zupa jau ir kā nagiem, ūdens, man tā liekas, kā- arī tā. Nu, jā, īstenībā. Es Bļā, bet nesmu jūs, dzirdējis. what the fuck, jūs reāli esat vienīgie cilvēki visiem, kam prasa, visi vienkārši miršķi nāc, fuj, Tie kefīrs runā un maizi, godiem, bļā. 16 gadīgiem. Bļā, 15. Jē, Mēs bau, jau bet tā jūs bļā, vīra reāli... pieredze, bļā. Tas līdzīgi apmēram kā Čūbs stāstīja par to, ka ķipā, viņa māte taisīja to kefīru zupa siļķi. Un es tāds, what the fuck, ķipā, Garšīgi. es reāli atceros zvans vai mātei un saku, ķipā, kāpēc es neesmu tādu nekad ēdzu, viņa tā, ķipā, nezināja nemaz, ka tāda ir. Bet, cik es saprotu, nu kā, nu man mamma ir no Jelgavas. Šaudauts Jelgavai. Nīfigas, mēs zinām. Tajā tu zini viņa. Viņa skatās gan jau šito arī. Es viņu pietiekami labi zinu. Un, Pārāk bet, nu te viņa nav no aizputs, bet cik es sapratu, ka Čūba mamma ir tā kā no aizputs. Un viņš atceries, mēs braucām uz to jozi saucamo HBH, un tur var dabūt to kefīru zupa, siļķu un sīpoliem, vai arī ūdens, tā kā buljons kainda ar siļķu un sīpoliem. Un Čūps teica, bļoši šitādu kādreiz, ķipa, bērnībā visu laiku ēd. Un es pagaršoju, zin kā, tā kā es esmu siļķis cilvēks ritīgais. Es tāds zvanu vēl muterei un prasu, kur bija mana siļķa zupa. Un viņi nezināja tādu prikolu. Zini, ko es sapratu? Varbūt. labs dziesmas nosaukums, kur ir man seļķi zupa. Es pierakstīšu īstenībā. Man liekas, ka varbūt Čūba mammai vienkārši ļoti agri jau bija vajag nosūcējis. Cik es saprotu, tas siļķi ir jācep. Un, ja Ķipa ceptu un, siļķi. ja tu it kā, cep jā. siļķi, Nu, tur bija pārvācies. Vienkārši vakariņas un pārvācies. plēs tāpēc nost pēc vakariņa. Jā, Vienkārši ķipā. līmē jau. Un, kad lietas sludinājumu živon tirgot tikai vienu reizi taisīta siļķa zupa. ķipā. Uzreiz Visu reizi mīnus. cēņīgi, nē, uzreiz cēņīgs gaisā. Pierakst, ķipā, 5 siļķa zupas. Viss. Pavelt. Principā pavēlt. Jā, jā, jā. Bet reāli, nu tu saproti man, tu arī esi siļķis cilvēks, jebāli, nu, pizģēts. Vai kilo maizītes, bļē, atceries čeburekos, dieva zīme. Bet, Bļē, tas iekals pilnīgi saskrēja mutē, jā, jā. jopeņi, Bet- Kur ir Tas, Raiders mūsu producents? kaut kādu vienu tādu, nu, tāds maz tāds notikums prātā palicies, kad kaut kas gribēja šumstrom, ķipa atrast tā kā no kaut kurienes, bet nesagāja kaut kas. Kas tur bija? Tas bija es.
Bet labi nodomi bija tā kā visi. Bļaļ, man joprojām, ko es darīšu ar viņiem? Man 2 buņģus stāv Zviedrijā leduskapī ar sursu. Jo es viņu pirku, jo, ja kāds ir redzējis, jūs esat redzējuši iespējams, Rektapus džekiem Beats Ops video jau. Pirmais jau. Nesen filmēju otro, bet pirmajā džeki ēda sursu. Un es tāpēc paņēmu, viņš bija ķipa pazudis no tirgus. Es biju redzējis, ka Facebookā marketplace'ā tirgojās parastā buņģīta ar sursu. Rīselo perekupu kaut kādā. Pa 50 eiro. 50 eiro. Viņš pāris gadus apakaļ, ka mēs ar Alvu vēl trimdā braukājām, maksāja veikalā 6 eiro tā buņģīta. Bet viņš bija pilnībā, laikam, cik es saprotu, pazudis no tirgus. Un es tagad, pirms es braucu šurp, es biju vienkārši iebraucis ķipa bodē, tur kaut vienu nogali pirms, un es ieeju, un 4 veidi, ķipa dažādi veidi. Viņi nebija tik lēti, viņi bija pa kaut kādu 10 eiro ķipa gabalā tur. Un es paņēmu 2 veidu pat, un es biju iedomājies, ka mēs tā kā degustācijas uztaisīsim. Un es to suršuni aizmirsu Zviedrijā, jo man nebija bagāža pierezervēta lidojumam, jo es laiku lidoju bez bagāžas. Kabatā nevarēja būt? Es nevarēju tur nekur viņu iebāzt. Kaut kur viņu varēja iebāzt, bet, kā jau varēja. Man liekas, viņi neatzina, kad nedrīkst ņemt viņu lidmašīnas. Es googlēju, teorētiski tu vari nododamajā kā ierocis, man liekas. Ķipa gas grenade. Bet es googlēju pa kodiem konserviem un šit. Teorētiski viņš ir tas pats līdzīgi kā smaržas. Ja tā buņģīģa būtu līdz 100 ml, tu viņu teorētiski vari pat rokas bagāžā vienkārši vest kabatā līdzi. Es kaut ko dzirdēju, ka kaut kādos airlinos speciāli tieši aizliedz Bļaļ, es tā kā vienreiz viņu vēdu tā buņģa pa stoki. Zini, kā parastajos trolejbusos arī katais tosterens vaļā vai kaut kāds. Tas būtu sūds. Tosterens visi, priecātos un raut kolakā. Labi, tā kā to jātaisīt pusi nomirtu. Jā, zini, tā kā ķipa dārgtevts rauts, bet pieņemsim avio katastrofu noteikti pēc tam black box. Ķipa kāpēc? Viens attaisīja. Bļa, kurš attaisīja? Tā kā suršun. Tā kā vienkārši, bļa, īrsā viss aizmiglojas, acis neredz, kur lidot. Tur aizmiglotos pilnīgi viss, tev vēseli aizmiglotos, viss tev aizmiglotos vadību lidmašīnai. Es tas vienreiz ēdis, mēģinājis ēst, tas vēm tā kā lācis, es nezinu, bļa. Vienkārši ārprāts. Kas kaut kāds Dains pagājuši gadu tur vienkārši? Bļevot, es nezinu, kādā sakarā, jo to, ko mēs toreiz ēdām, mēs attaisījām viņu vienkārši āras tajankā. Parasti vienkārši tā kā rimiķis tajanka. Pa nakti mēs viņu attaisījām, ķipā ēdām, filmējām, tur novēmušies. Nākamā dienā, nezinu, pēc 10 stundām mēs izgājām tajankā, tur kāpt kodā busā, joprojām smirdēja tur. Vienkārši āra, parastā āra vaļējā, vienkārši laukumā smirdēja joprojām. Tā kā pēc līķiem. Reāli pēc maitas sapūs miesa. Viņi, es nezinu. Es tāpēc tagad paņēmu tās, viņas nebija piepūtušās tās buņģītes, viņas stāvēja leduskapī, bet to vienu jau, ko es atvedu, viņa bija teorētiski tā buņģi tāda, bet viņa bija reāli viņa bija apaļ jau piepūtusies. Es nezinu. Bet kaut kad jau es viņus atvedīšu. Es apsolu, es viņus atvedīšu. Es gribētu kādreiz. Es apsolu. Smaku tikai. Tu negribētu to smaku. Tu tieši aizspies degunu, un tu varētu viņu iest. Bet tieši tā smaki, viņi negaršo tā, kā viņi smird. Bet tā smaki ir tas, kas tev tā iekiko strāzu uz vēmšanu. Ir redzēt. Viņa tajā zupā varētu likt iekšā tā kā. Tā kā paļu bas. Jā, tā kā. Sociāpeli forši. Piens jau parasti arī neutralizē bišķiņ kaut kas. Un kefīrā iekšā. Bet es atvedīšu. Es apsolos atvedīšu tuvāko kaut kādu 2 mēnešu laikā. Mēs varētu viens epizodes laikā ēst, bet tagad mums būtu jābrauc kodā karostas mežā filmēt epizodu. Uz reanimāciju uzreiz filmēt. Jā. Bet es čistas, es neatvedu. Es gribēju atvest uz copi, bet es neatvedu, jo man reāli nebija bagāžas. Viņi nevarēja atvest tā, viņi un palika vienkārši Zviedrijā. Karoče, par to es ļoti ātri mēģināšu tādu ritīgi ātro tādu reroute uztaisīt. Jūs runājat par to tā kā lidmašīnu, un tā kā tur godo pilotu krīt ļopedo, kas tur notiek, tur vienkārši, kurš attaisīs uzsuru? Un bija viens gadījums, 90. Kodā Tailandas, karoče, avio kompānijā, kur lidoja. Vienam bija līdz benzīna, vienkārši kandiņa maz, un vienam tieši blakus bija tā kā aķīts kaut kāds mopēd.
Viņi sadraudzējās tie čoki. Viņi sadraudzējās. Nē, es nezinu tiem čokiem, bet tās divas vielas sadraudzējās. Uzsit dzirkstali, beņi kaut kā bija paskrūvējusies vaļā, sākus tecēt, un aizdegās nav īsti tas ļoti sūds, tā ļopeni nokrit. Ļoti labi. Ļoti labi. Tas ir tāds... Bet liktenis bija lēmis. Tā, man liekas, tāda nāvīga recepte īstenībā tā pūdātā zivs. Bet kā var tā vienkārši? Arī aķīts un benzīns ir nāvīga recepte. Jā. Bet tur būtu, to mēs uzēdīsim. Es nezinu. Es viņu neēdīšu. Tas tev no kebabs, tu ēdīs gan? Es gribētu pagaršot. Jo viņi jau vienkārši sāļi tādu. Es esmu dzirdējis, ka īstenībā viņi vienkārši ļoti sāļi, ir zivs un viss tā kā, bet tā smaka vienkārši ļoti pretīgi. Jā, varbūt, ka tieši tā labākā recepte ir, kad viņi bišķiņ papūdē, pasmirdina. Jo es saku, es nopirku tās buņģiņas, viņas legit, viņas nav piepūtušās, viņas leduskapī stāv, bet pilnīgi katru reizi viss, kur esmu dabūjis, viņi vienkārši piepūtusies tā, ka tu viņi iedur jau, vienkārši aiziet, viņiem uz pils acis, skābi, viss tas beigts vienkārši. Viņiem uz tās buņģiņas ir rakstīts, tā kā tas, datums, tā kā, ka beidzot. Tur ir rakstīts tikai pizdīte ir. Biohazard. Es vecākiem štariku vienreiz atvedu no Zviedrijas. Ķipa tā kā tā chemical, tā kā tā zīme tā virsā. Biohazard, jā. Es vecākiem arī vienreiz atvedu no Zviedrijas, tā kā, viņš tas surstrunīja. Ar ideju, ķipa, kad kādreiz varbūt kādā tusiņā, ja viņi grib tā kā aizbaidīt viesus, kad ir jāiet gulēt visiem jau tad tā kā atraut vaļā. Pret zemi kaut ko viss. Viņi iebāz leduskapī, kaut kāds 2,5 gadus marinēja, un tur arī, viņš bija tiešām divreiz jau lielāks jau. Jā, bet tas ir pats labumiņš. Tad tieši tad viņš jātaisa. Es taisīju kaut kādu clean-up vienkārši viņu vietā, tardēju mājā, un es vienkārši izmetu ārā, jūs noindēties, vienkārši gribat tā kā. Eko kurzemē, es domāju, karantīnas zona. Vienā shiftā ir iespējams bijusi karantīnas zona. Pašnāvība. Ķipa, mājās, bļaļ, čuvaks uzbrauc ar traktoru virsū. Viņi jau spiež to musuru, viņi tur izšķīst, pa pilsētu brauc tas musuru. Reku, bļaļ, ja tu saka, ka tu neesi tāda, tu neesi tāda, tev vēl varbūt kaut kāda, nezinu, tur bez mazai fobija no kaut kādas, nezinu, vēl no kaut kāda ēdiena līdzīga vai no kaut kā, bļaļ, ķipa. Ja tu pilnīgi, tu it kā gribētu, jā, bet tu domā, ka pizdā būs, vai nav tā, kā tev liekas? Nē, man liekas, ir traki. Ir traki? No kā tieši? Silts piens garšo? Ar ķiplokiem? Es vienreiz vienkārši tā kā redzēju, bija tāds Rudolfs, bērndārzā. Un mums tur bija tā kā dienas kaut ko tādu, mums tur iedeva tā kā zīvēst ar kaut kādu mērķi tādu brūnu, un kartupeļu tā kā vārītie bija. Tieši labais, kā teikt, launadziņš pirms. Mums apēdām, viņam tā kā patrāpījās tā kā tāda sūdīgā tā pīsas kaut kāds, es nezinu, kas tā pa zivu bija. Sapujas. Un tā kā viņš tā kā, viņš ēd un raudāja, tā kā viņš tā, tur to zivu, tur visu ļarpatojas. Ar penīti, tā kā zivs ar penīti. Jā, viņš tā kā apēd, ēd. Beigās viņi tā kā nepašoja baigi, bet viņš pēc tam piedirs gultu tā kā pēc launaktajā sesijā, ka jāguļ, Bet tu ēd to zivu? Viņš reāli raudāja. Tu ēd arī? Man bija normāls pīsis, tā kā. Nepiedirs gultu? Tad tu gultu nepiedirs? Nē, bet svitnesoju vispār jau. Es nevarēju aizmigt vienkārši. Pēc tā launaka. Tad tu raudāji, jo viņš tev piedirs blakus gultu? Nē, es jūtu līdzi, katrā ziņā, atmiņā tas ir palicis. Rudolfs, nezinu, šautauts viņam, protams. Šautauts. Kā viņu sauc? Rudolfs. Rūdim. Rūģim. Tad viņš izdomāja filmēt pēc tam filmas. Es vairāk. Es tieši skatījos tikko īstenībā to paskart no Romas. Nezinu, pa ko iet. Varbūt pasaka angliski. Želopemasa iz Bangkok. Tāda filma, jā. Latviešu filmu paskart no Romas. Ok. Sorry. Go3 viņi ir, bet viņi kaut kur rādīja arī. Baigi tādi izstiep, pusotrā stundā to varēja sazipot uz kādu pusstundu, bet bet es īsti nezinu, kāpēc es par to vispār sāku runāt tikko. Pa to Rudolfu, pa to filmēkeru, pa to rudo čuvaku. Tā viņa filma, ir? Nē, tā nav viņa filma. Es nezinu īstenībā, bet tur bija pāris kadri, kur bija arī personāžs, tāds ruds čuvaks. Tur brīdim kaut ko uzpeldēja, pabrauca kaut kādu to stāvdrās garām vai ko.
Un viņš izstījās pēc tā, un viņš izklausījās arī pēc pieauguša tā. Viņš moši tā kā līdzīgi, kā ķipā Tarantino dara, ka viņš filmās pats sev ieplago kaut kur. Viņam riktīgi patikās šitā ten Salma Hayek, ķip tā kā aktris tā meksikāņa. Nu, es tev saprotu, kāpēc. Un viņš tā kā uztaisīja to scīnu, ka viņš, viņa tā kā bija kā striptīz dejotāja kaut kādā tajā filmā. Un viņš ķipā uztaisīja, ka viņi iebāž viņam pādu tā kā mutē. Mutē? Es grasījos kaut citu, varbūt tā kā turpinājumu. Viņš tā kā Nils Brīns, ķipā ir galvenais režisors, galvenais aktieris, un tad visām čiepām ir tā kā... Un arī striptīs dejotājs beigās pats. Jā, visām tā kā tas konkrēti. Es gribu kādien, es neesmu, kad, man liekas, 5 gadus jau redzējis nevienu Nils Brīna filmu. Ir daudz iznākuši tik tā kā pilns. Ir atkal jauns viņam? Pilna dīrs vienkārši, un sēm šī vienkārši. Jā? Es esmu poķīt kādien vienkārši uzlikšu kādu Nils Brīna filmu. Okay. Un viņš galvenais, ka viņš vispār nav mainījies. Tas ir, jā? Jā, vispār nav mainījies. Viņš kaut kādā tā kā laika kapsulā. Jā, bet tas tāds... Varbūt viņš vienkārši iepriekšā bija safilmējis daudz filmas, un tagad viņš nezinu, retairoja. Tad citi, ja kāds nezina, Nils Brīna, ierakstiet Googlē, visticamāk jūs vai torrentos, jūs atradīsiet kaut kāds filmas. Būtībā tas ir fujaks, kurš tā kā viens pats režisē, filmē, montē savas filmas. Un viņam storylines ir, pilnīgi tā kā... Viņš ķipa tā kā bišķi tas James Bonds tāds, tipā... Bet, ja jums grūti ar anglēnu, viņu var arī googlēt Nils Breksis. Nils Breksis, jā. Jā, varat latvisku meklēt, arī atradīsiet. Yep. Tā kā, jā, skatieties kino, filmas. Īstenībā jaunais Deadpools ir kāds redzējis? Bļē, bet Deadpools man patīk, bļē, jo man rītīgi patīk, bļē, tas aktieris, kas to Deadpool tā kā tieši... Sasūcies sevi? Kā viņu sauc, bļē? Nu, nav svarīgi, mēs zinām. Jā. Bļē, man rītīgi cepīja tas aktieris, tas ir rītīgi rēcīgs, bļē, labs, uz viņam tik labi, man liekas, piestāv tā, bet es neesmu redzējis. Bet tur jau bija piegrūzīts pilns ar visādām zvaigznēm, tur bija kas tur tas teitums, man liekas, arī. Tas jau viss ir tipiski, visās filmās, viss te arī īsumā varam... Bet esot labi, ķipa tā. Kaut ko arī, man liekas. Esot labi filmu, ķipa. Noteikti, kad viss ir tā kā vienmēr vien tie paši čovi kaut kur plakā. Jā. Man ir tik besītās supervaroņu filmas. Viņas, kad tikko sākās kaut kādos 2009. 10. gados, viņas bija krūtis. Jaunās, man viņas liekas tāds trešs. Nahu, jā. Man ļoti patīk. Ķipā, mēs te bijām uz kino aizgājuši uz šausmeni, un viņi ir tāda ļoti something new, bet viņi īstenībā pēc tam paskautot, paskatītos, palasot, viņi atdarina kaut ko, kas ir iepriekš bijis, bet kas sen nav bijis. Tā kā bišķiņi atkal atgriežās modē. Ķipā šausmeni saucās Longlegs, un tur ir Nicolas Cage, un viņi ir... Bail? Bļaku bail? Viņi ir tik, tā kā, odd, tā kā vienkārši tik weird, tā kā, es nezinu, latviskā pasaka. Savāda. Nu, tāda dīvaina šausmena, tā kā tev ir bail no tā dīvainuma, un tā kā viss ir tāds creepy. Viņi nav pizdāja bail no šausmenēm. Tur tā kā jumpscare, tur nav īsti. Tur vienkārši tā kā mentāli to tā kā visu laiku ir tas... Es piekakāju gultu uzreiz, es nevaru būt. Okay. Bet tu tā vismaz izdarīji tā? Jā, es tikai nosviežu. Zemes pilvens parasti pavalk apakšā. Uz aiziet kurs putniem, ne? Piepildus pilvenu pagalmu, un tad tieši. Piepildus pilvenu ar polsterēm. Man māte prasa gulēt varēs, gulēt jau jā, bet noturēt iekšā nevarēšu. Man reāli bail, bet nav forši. Bet. Man vienā dzīves momentā bija arī viena tāda draudzene, kurai tā kā ķipa ritīgi patika šausmenes. Jā, viņi nestījās, viņas tāpatās gan. Nē, viņi tieši tā arī bija. Viņi atlūza pirmajās 5 minūtēs. Tur pārmīsies. Un es vienkārši pēc tam tāds... Sēžu un vienkārši trīc. Man ķipa interesē, kas tur notiks, bet mēs tajā laikā noskatījāmies tik daudz, tiešām īstenībā labas, tādas tā kā quality, kas man ir palicis tā kā Insidious, prātām, kur tā bija ritīgi fucking creepy, man Zosen tagad uzmetās. Bļa, točin, what the fuck, bļa, ko? Jo tur vēl bija tā dziesma, tā augsts palika garažām. Bļa, man kaglis tieši nevar. Bļa, točin, tāds Zosen, what the fuck, bļa. Es vienkārši atceros to filmu, un ja bāl, viņi bija... Tu dirst bet, zin kā, brikols bija tas, ka man besīja tās šausmenes, kur ir vienkārši viss tīri būvēts uz jumpscariem, kur vienkārši tev tīri izlēc kaut kas. Tāpēc ieplagoju šito nostīties, viņi ir tā kā Audis Fak, viņi tā kā šobrīd ir kino. Mani biks jāiet uz Julians pagalmu. Pīzdā, karoči, tur vienkārši ir, bļaļ. Fujak tāda riktīgi
Es pat negribu spoilot, neko vienkārši viņi jāskatās. Viņi ir tādā bišķiņa, tā kā Quentin Tarantino, tā kā arī iepriekš tā kā ieplūgoja, ķipā manērē uztaisīts un jā, baigi interesanti. Ļoti saudabīgi šausmeni. Un scary as fuck. Nā, huj, blēd. Saprati? Tā nevajag sev mocīt. Ne? Es domāju, jāstās teletūbī. Nesen nomir viens teletūbīs, bet... Ai, gan jau, ka dipsīs. Es domāju, ka tas pudīgs sūcējs paliks pēdējais. Tā Man varētu būt. liekas, neko deicis vai ko darīt. Bļē, pāl, bļē, kā tā? Es nezinu, es varbūt... Es nezinu. Ārprāts. Bet... Būtu prigals, ja teletūbī būtu vienkārši tā kā realitātes šovs, actually bijis, kad uzaicināja Fujeks, ķipā, ietērpties tevis kostīmos, un tad viņi tur nodzīvo visu to laiku. Un epizodes tā kā plagot ar 20 gadus. Un viņi nedrīkst vilkt nost, ķipā, to masku, neko, visu to, ķipā, sezonu, bļē. Karsti telekrēti. Beigās novalka visām, Es visu to ādu skatos, nost, bļē, jā. ar visām lūpām, bļē. Bet teletūbī nebija Eiropieši, tā kā kaut kāds darinājums. Man liekas, vācieši bija. Būt, ne? Man liekas, ka vācieši bija. Jo man vienkārši liekas, ja tas būtu amerikāņi, tur jau būtu jau kaut kāds jau milzīgs product placements, un tur būtu jau, mūzikls pa vidu, tur, ķipā, kā jau amerikāņi tajā stilā. Bet viņš bija tāds Nē, ļoti man liekas, nesamaitāts. tur bija tas prigals, kad viņiem tā kā parādījās uz tiem skrīniņiem, tā kā, kaut kāds tas, Porņuks. nezinu, video. Un tur viss tā kā vāciski, man liekas, ka tas ir vācis. Tā kā, Tev varbūt bija satelīta televīzija vienkārši Ķipā bērnībā. Rāmšteina kaut kāds liriks iet vienkārši. Vai tas ir Rāmšteina, tas videks, kur tas bija tas porno/videks, un tas bija tās mauks, tas kaut kas bija Ļoti jauks, es teiktu, tāds savādāks vienkārši nedaudz. Jā, tas ir Rāmšteina featuring teletūbīs. Nu, jā, bet es nezinu, runājot par vidikiem, nav, bļē, es ešu kaut kas kabatā, kaut kāds jauns, varbūt, bļē, vidiks aizķēries. Kaut kas gaidāms, īsti nav, varbūt man kaut kāds, bļē, bišķiņi varētu tādu, bišķiņi tādu patīzot. No tā. Kaut kas jau brūvējās vienmēr. Aha. Šoreiz varbūt tas nav sūds manā vēdā. Ai. Sūds pirmīt brūvējās Tomvēdrā. Es nezinu, vai viņš paspēja viņu izbrūvēt līdz galam, vai nu viņš viņu Es darinās viņu nostoroju. labākiem laikiem. Tad... Jā, ir mums tāda viena dziesmiņa, kur ir tāda... Lustīga tāda. Kur tu vari uzlikt tādām Tāda lustīga pārdomām tāda. fonā, braucot saulrietām? Tu brauc skatīties lustīgu atskurtu, un tu tā uzliec viņu tā Jā. lustīga Brauc, prātam. ķipā, skatīties nākamo mašīnu, ko pārpirkt. Ķipā, tā. Bet bija īstenībā arī viņi plagojās tur Samerītī bija, mēs viņu atskaņojām. Bija arī aizputē, protams, un ļoti forši īstenībā bija. Baigi interesanti tā sajūta, kad atskaņot kaut ko tādu, kas nav relīsots. Cilvēki nezinu, bet tā pirmā tā reakcija, noklausamies kopā. Man ļoti patika, es palīdzēju vienam no ESEŠ dalībniekiem mācīties lirikas, pats iemācījās viņus arī tā, kad, ja vajag jāizstāt kādreiz, es uzmākšu to melo zeķi galvā. Un, Diviem gabaliem varēja. jā. Gaļas putekļos kādreiz tur varētu. Aha, gaļas Jā. putekļiem arī briest kaut kāds roltonēls. to jūs kūko jau. Kūko jau visu Kuku laiku. meku, bet tur mūsu, kā teikt, Kūko bītu šamanis, blēģi, pacenties, tur būs, blēģi, bija maķi. Jā, bet katrā gadījumā tam vienam Joyride gabaliņam ar to dabūjām pafilmēties, dabūjām paši norganizējām un arī dabūjām tā kā Nils Brīns. Ar Šaranu pabraukāt? Un dabūjām ar Šaranu pabraukāt un dabūjām Japāņu Šarans ir tāds. tādu vienu diezgan ļoti tādu retu mašīnu. Iespējams, nevis iespējams, bet būtībā vienīgo tādu Latvijā. Nopietni, jā? Jep. Jēzu. Principā jau katra mašīna Latvijā ir unikāla, jo tur katrs, nezinu, vienam tur kaut kāds sēmuškas sabirdināts kaut kam kapeiks, kaut kur sēklu, varbūt kaut kur bišķis beņķi. Jā un nē. Jā un nē. Jā un nē. Bet jā. Būs forši. Jā un nē, bet jā. Bet jā. Bet Labs, nē. jāpiesēžās, jāsamontē tagad un tad jau būs arī Būs kaut labs, kāds, būs labs. Reāli 2 gadus pa lielam jau tā kā es laiku plagoju mašīnas īpašniekam, jo es biju klāt brīdī, kad viņi importēja no Japānas. Bišķi nospoiloši, no kurienes viņi nāk. Es redzēju, kādu viņi tikko no konteineru izstumt ārā jau. Man bija tāds vecīt. Gan jau, ka tas tuk-tuks, blēd, 3 riteņi, blēd, tas tur sūds. Nevar zināt. Un es uzreiz jau teicu, tu, ka viņi pabeidz, pirms tu pārdod.
hit me up. Iedod nostālēt. Sit man augšā. Sit man augšā, iedod nostālēt. Iedod nostālēt kaut kur, jā. Un, Forši, bļa, Muzonu viņš ahuienēs, man liekas, tā kā pēc būtības ļoti dvēselisks. Es domāju, ka daudz varēs ar viņu tā kā saprasties, sajust sevi tajā muzonā. Cerams, protams, klausamies un baudam. Vienīgā nožēla toreiz man bija tā, ka es nebiju svaigi nogriezis matus, tā kā, ķipā, līdz ar to Īstenībā arī šobrīd skatos, mēs vajadzētu, tādu bišķiņu bļa. apauguši esam. Man tādu bišku fresh kāds prasītos, bļa. Es nezinu, jādodas uz nākamo vietu kaut ko. Next cut, bļa. Pēc šī, bļa. First cut un tad ir next cut, bļa. Jo vienmēr būs vajadzīgs next cuts, ķipā. Tā tas strādā. Tā kā tiekamies tur, man liekas, tad ne? jau, bļa. Tiekamies next cutā. Jūs tam nodzīt māc, bļa. Gulēt, bļa.